Dieva žēlsirdības krūnītes, Dieva tava un dēla un svēto gara burdā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Es ticu Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes radītājam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam, mūsu Kungam, kas ir iemis no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, citis Poncija Pilāta laikā, Kristus nomiris un apbēdīts, nu kopis eļņē, trešajā dienā augšām cielījis no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dieva visvareno Tēva labos rūkas, no kurienes atnāks tīsot dzīvos un mirušos. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķību. Jēzus sopīgu cīšanu dēļ. 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 Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķību. Jēzus sopīgu cīšanu dēļ. 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 Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķību. Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. 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 Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. 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 Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Jēzu, es uzticu Tev. Jēzu, es uzticu Tev. Jēzu, es uzticu Tev. Visu svātu sakramentu
Divam tavam, divam tavam. Лари слава Божья, демеси судьбы созере, ну и крина страны вас, горам святая, млай высот, милый ученый. Dievs, tu esi mums dāvājis dabas maizi, halleluja. Ej nas mums tavu žēlestību, halleluja. Lūksimies, Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visvētāko sakramentu, par piemiņu savam cīšanām, dori, lai mēs tavas mīsonāšņi, svāto noslēpumu tai godinājām, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kad dzīvo un baudi mūžīgi mūžos. Cīnēts un godināts visu svētākais sakraments. Svētākais sakraments.
Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Debesīs tu uzimtā, augstā godā trūni, radētos tev uzlika, karalīnes krūni. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Daudzom senču paudzēm sorgotoja beji, viņu dzīves nadīnos gaismas storus vēji. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Lūdzam tevi, Dieva mote, mora zeme valdi, līdz lai katrā cilvēkā gaistu tumsas valdi. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Dieva mote ticīgi, tai kai zvaigznes spēji, viņim ceļu pareizu rodi šaubu breidi. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Žēlestību pilnībā, tevi stipru dora, izmēģis tavā pilnumā, ļaunu spēku vara. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Palīdzību izlūdz mums, tu nu dālā sova, lai tu mūžam svētītā, mora zeme tova. Sveicinotā Dieva mote, zvaigznē vainagoto, saulētā to sīvīte, visu gudinoto. Lūdzam tevi, Dieva mote, mūsu gaitas vodi, lai nav vērtī dzīvoti, mūsu mūža godi. Lūdzam tevi, Dieva mote, mora zeme valdi, lai tu mūžam svētītā, mora zeme tova. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Kungs ir ar jums. Zeme ir Kunga žēlsirdības pilna,
ar Kunga vārdu ir radīti dabasi. Alleluja! Kristus ir augšām cēlījis. Dorgie svētceļnieki, broļi un mūsas Kristu, šodien jau īpaša reize, īpaša svētdiena. Šeit Pasīne mēs esam kopā, lai 26. datumā godinotu laba padoma moti. Un šodien baznīca arī Ļaudīnu 4. svētdiene akcentēja mūsu pēstētoju, mūsu globēju, kā labu gonu, tā saucamo laba gona svētdiena. Šodien šo svētu misiju veltējam nodomā par svētceļnieku nodomus. Jūs varat pievienot, kuri vēl nepaspēja uzrakstīt zīmētis, varat gorīgi pievienot savus nodomus, gan arī tiešraides skatītāji pievienoja savus nodomus šai svētajai misijai, gan arī radio klausītāji. Šodien esam aicināti būt kopā, smeltīs no žēlastību olūtim, tas ir no Dieva vārda un Euharistijas. Tas viss mūs stiprinos, mūsu ticību un, protams, arī mūsu kristīgu aicinājumu, lai tiešām mēs sekotu mūsu labajam gonam, kurš sauc mūs vienmēr, un mēs varam aiz jo droši sekot, jo viņš vienmēr mūs vada pa drošiem ceļiem. Un tagad Ļaudīnu laikā šis svētītais jūdiņš, lai mums atgādināja to, ka mēs esam Dieva bērni, kā mēs Ļaudīnu laikā tiešām piedzīvojam to, kā mēs esam nomozgoti, mēs esam atzimuši kristības sakramentā ar jūdeņi un svāto goru. Tāpēc ar tādu nožēlu par visiem saviem graukiem pieņemsim šo svētību ar svētītu jūdeņi, kura tika svētīta Ļaudīnu naktī. Kā dzīvo jūdeņi, Visvarenais Dievs, lai šķīstē mūs no graukiem un ar šom Euharistijas svinībām, lai padara mūs cienīgus, kļūt mīlestā dalībniekiem jo valstībā. Amen. Gūs Dievam augstumos.
Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, vodi mūs uz dabasu kopības prīgu, lai kailiem prātīs gonam pūs varam īt mūžīgajā dzīvē, kur pirms mums ir īgojis labais ganētos, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apostolu darbiem. Vasarsvētku dienā Pīters kopā ar tiem 11 nosastoja un pacēlis balsu sacīja, lai viss Izraēla noms droši zina, ka šo Jēzu, kuru jūs pikolot Kristā, Dievs padarīja par kungu un Kristu. Tu dzieržot, viņiem aizlūdza sirds, un viņi jautāja Pīteram un pārējiem apostoļiem: Vēri, broļi, ko tad mums darīt? Bet Pīters viņiem teica: atsagrieziet no grēkiem, un ik viens no jums, lai pieņem kristību Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svēto Gara dāvanu. Tādēļ, ka apsolījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kas ir toļi, un kurus aicinās Kungs mūsu Dievs. Un vēl daudzos citos vārdos Jēzus deva līdzību un jūs pamocēja sacēdams: globīties no šos samaitotos cilts. Tad viņi pieņemuši jo mocību tika nokristīti, un tamā dīnā piesavinoja 3000 dvieseļu. Tas ir Dieva vārds. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs mani vada, man neko netrūks. Solainos ganībos Jis dod man vītu. Jis aizved mani pie ūdens, kas veldzi, munai dvēselē Jis sāk jaunos spēkus. Savā vārda dēļ Jis mani vada pa taisnības ceļiem. Pat jo es staigošu tensā no visīnējā, es nazabēšu ļaunumu, jo tu esi pie manis. Tava vāsa un gona rīkste, līk man pasaļautis uz tevi. Tu esi klojis man goldu, munim ienaidnīkim rācu. Tu svaidi munu golvu harēļu, muns kaus ir pildīts līdz molom.
Toma laipnība un žēlistība mani pavadīs nūdienas dienā, un es palikšu Kunga nomā visos savā mūža dienos. Lasījums no Svētā apostola Pītera pirmos viestulis. Mīļie, tas Dievam patīk, ja jūs darat labu un esat pacītīgi cīšanos, jo tam jūs esat aicināti. Kristus taču cīta par mums, jums atstādams piemēru, lai jūs sekotu jo pādos. Jis netika darījis grāku, un jo mutē nebija atrunama viltība. Jis neteica lostus, lai gan pats tika nulodāts, un nedraudēja, lai gan izcīta mūkas, bet atsadeva tam, kurš tīsoja taisnīgi. Jis mūsu grākus aiznese pats savā mīsā pie Krista, lai mēs grāki miruši dzīvotu taisnībai. Caur jo brīvcēm jūs esat dzīdinoti. Ja jūs maldējoties kā āvis, bet tagad esat atsagrīzuši pie sava dvieseļu gona un sorgotoja. Tas ir Dieva vārds. Alleluja, alleluja, alleluja. Es esmu labais gons, es pazīstu savas avis, un munījos pazīst mani. Alleluja, alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs. Tajā laikā Jēzus sacīja: Patīši, patīši es jums saku, kas vušku klāvā naiet pa durvam, bet ikopt pa citurini, tas ir zaglis un laupētojs. Bet kas iet pa durvam, tas ir vušku gons. Durvu sorgs jam atver, un vuškas klausa jo balsam, un savus vuškas iesauc vārdā, un tos izvada orā. Un, kad visas sovējos ir izveidis, jis ītom pa prīšku, un vuškas jam sekoja, todēļ, ka pazīsta jo balsu. Svešam tos nesekos, bet biegs no to, jo tos nepazīsta svešiņika balsu. Jēzus viņiem pastāstīja šo līdzību, bet viņi nesaprota, ko nozīmē tas, ko viņš tiem saka. Tad Jēzus viņiem atkal sacīja: Patīši, patīši es jums saku, es esmu durvis vušku. Visi, kas noca pirms manis, ir zagļi un laupētoji, un vuškas jūs neklausēja. Es esmu durvis vuškom, jo kas iet caur mani, tas būs pestīts. Jis ies un izīs un atras ganības. Zaglis nok tikai zakt, slapkavot un iznīcinot. Es atnācu, lai vuškam būtu dzīvība un lai te būtu porpilnībā. Tas ir Kunga vārds.
Kristus ir augšām cēlījis. Dorgie broļi un mūsu Kristus svētceļnieki, tiešraides skatītāji un radio klausītāji. Šodien tiešām īpaša svētdiena. Jūs svētceļnieki tik kuplā skaitā šodien pasīnē arī laba gona svētdiena, divmotes godinošana. Tas viss mūsu svīnoja, tas viss stiprināja mūsu ticējumu, jo īpaši svētdienas divkalpojums. Vienalga, kur jūs būtu, vai šeit pasīne, vai kaimiņu draudzē, vai Reigā, svētdienas divkalpojums vienmēr ir domāts, lai tiešām uzlādētu mūsu ticību, tos akumulatorus, kuriem vajadzīga šeit dievišķa enerģija. Atcerīšoties pie laba padoma motis, jāsaka šodien, kā 26. aprīlis visā pasaulī ir tieši laba padoma motis atceres, jeb pīmiņas dīna. 26. aprīlī visā pasaulī klasiski saucās te galveno dīna. Bet timā vietā Itālija, Dženazāno pilsētiņā, kur atcerodās divmotes brēnumaino freska, kuras kopija arī pašlaik ir mūsu pasīnes baznīca, kā mēs zinām, un arī šo kopiju ir svietējis pats pāvests Leons 14. Tātad timā Dženazāna pilsētiņā laba padoma divmoti gudinoja 25. vakarā. Arī katra mēneša datumā vakarā. Un 25. tieši aprīlī. Un vakar vakarā notika tur Itālijā šeit divmotes gudinošana ar tādu svinēgu divkalpojumu. Es skatījos tiešraidi no Turīnes. Un kas bija pateikams? Pateikams bija, ka tur bija arī vairāki veiskupi, prīsteri. Un tos baznīcas galvenais prīsters, Augustīniešu mūks, jis pieminēja vakar. Pieminēja mūsu Latviju, pieminēja arī to, kā mums ir Latvijā laba padoma divmotes svētvieta, kur mēs godinojam. Jis arī pieminēja, ka ir svietēta freska, kopija, kuru pats pāvests ir pasvietējis. Vakar tavs Ludoviko pieminēja mises sokumā. Un arī bija klotas timā divkalpojumā koncelebrā mūsu Ludzas dekans Jākubs Rodions Doļa, kurš arī postovēja. Tas bija pateikami un tika norādīts uz to, ka ir šeit gorēgo saikne. Tāpēc tiešām tik svarīgi, ka mēs katrs izjūtam kaut kādas šos gorēgos saiknes. Ne tikai kā pasīne un Itālijas Dženazāno, bet vienkārši, ka mēs esam kristīši. Ka mēs lūdzamies vienu un tu pošu tavs mūsu lūgšanu. Kā šodien, piemēram, šeit pasīnē, mēs esam no dažādām draudzēm atbraukuši, svētceļojuši šodien. Bet šai saikne, šai gorēgo saikne mūs visus vienoja. Un tas ir ļoti skaisti. Tiešām nav nekā skaistoka, kā baznīca, kā draudzes, kur mēs esam kopā, gan svētdienas, gan kaut kādas īpašos divkalpojumus, nokam kopā, lūgta godinot Dievu un arī šodien šeit pasīni, piesaucot laba padomu motes aizbildniecību. Kungs Jēzus šodienas evangelijā mūs arī uzrunāja caur šiem svētiem vārdiem, norādīja uz to, ka Jis ir labais gons, ka Jis ir arī durvas, ka Jis ir tas gons, kurš iet pa durvam, lai uzrunātu savas vuškas, savas avis,
Un viņš saka, āvīs pazīst balsu, sava gona balsu. Šis balss ir mūsu pestētoja balss, kas arī mūs katru uzrunāja vārdā, un mēs pazīstam šo balsu. Mēs zinām, jā, tas ir Dieva balss, ka viņš mūs uzrunāja tad, kad mēs esam baznīcā. Ziniet, cik ļoti skaisti šī simbolika, ka Dievmote ir vārdi, caur kuriem pestētojas ienāca šimā pasaulī, caur kuru Dievs izsamīsoja, kļuva cilvēks, mūsu dēļ, mūsu pestēšanas labā. Un jau pats pestētojas ir mūsu pestēšanas durvis, ieejot caur kuru mēs kļūstam globti un pestēti. Mēs arī atgūstam tādu citu, nevis kaut kādu laicīgu vai pasaulīgu, bet citu gorīgu miergi, kad mēs caur Jēzu, caur pestētoju uzlūkojam savu dzīvi un vispār savu dzīves miergi, savu kristīgu aicinājumu. Un šis tāds tavs, duravu tavs, ne tikai laba gona balsa tavs, bet arī duravu tavs, ir ļoti skaists, jo, piemēram, pasīne, mēs parasti ieejam pa galvenajām duravam šeit iekšā. Un tie, kuri pirmo reizi iet šo baznīcu, tad tie ir pārsteigti, cik šeit ir skaisti. Varbūt no jums daži arī šodien, es domāju, ka ir tādi, kuri pirmo reizi, varbūt paceliet rokas, kuri šodien pirmo reizi. Diezgan pieteikuši. Jā. Un tad, kad jūs iegojat, tad bau, vai ne? Tad arī gribas vienkārši būt šeit, lūgtīs un vienkārši būt. Un daudzi svaceļnieki, kuri apmeklēja Pasīnes baznīcu pirmo reizi, vai turisti, tas pats. Bieži vien vasaras laikā es pavadu ekskursijas, un arī, kad iet cilvēki, tad es novēroju šo reakciju, vai ne? Un ja tiešām ir pārsteigumi no šo skaistuma, no šo tādām, īpaši šos atmosfēras šeit. Un šis skaistums ir savijās ar šo gorīgumu, šo tādu īpašu jau gorīgu atmosfēru šeit, Pasīnes svētvīta un Dievmotes klātbūtne šeit. Jo Pasīnes baznīca jau vairāku gadsimtu ir piepildīta ar lūgšanu, ar slavas dzīsmēm Dievā, ar to, kā cilvēki uzrunāja šeit Dievmoti un gudināja Dievmoti šeit gadsimtu garumā, jau 3. gadsimtu. Šimā baznīcā sīnas dzied ļaužu lūgšanas un slavas dzīsmes. Šogad baznīca ir 265 gadi, tāda neliela jubileja. Un tad mēs saprotam, ja šis skaistums, ko cilvēks radīja, cilvēks veidoja, mūs tai uzrunāja, bet jo Dieva skaistums. Jo šis vārds labais gons, ka mēs sakam, jis tulkojumā nes sevi vairākas nozīmes, ne tikai labais, bet arī brēnišķīgais, tāds izcils, patīs, skaists, tādā visaugstākā pakopa. Tiešām šis skaistums, ko mēs redzam, ko mēs izjūtam, ko piedzīvojam lūgšanas laikā, jis mums palīdz saprast, cik Dievs ir skaists, cik Dievs ir brēnišķīgs un cik Dievs arī mūs bodā, cik arī mīļo, cik ir žēlsirdīgs. Tas viss palīdz mums to saprast. Un tāpēc šodien tiešām gribās novēlēt viens otram, arī sev, katram tiešraides skatītājiem un radio klausītājiem, lai patiešām mēs atklājam savā dzīvē šo Dieva skaistumu,
šo Dieva taidu tiešām poroku autoritāti mūsu dzīvē. Ka Dievs nav tiesnesis, ka Viņš nastropēja mūs par grākiem, bet sava lielajā mīlestība mūs pieņem uz rūkām, kā gons, tos puškas, kuras ir nosamaldējušas. Ka Dievam svarīgi, lai mēs ītu aiz jau būs. Un tad arī būs aicinājumi. Ja šodien ir tie svādiena, kad mēs lūdzamies par jauniem aicinājumiem, gan uz prīsterību, gan uz Dievam veltētu dzīvi. Tad, kad cilvēks atklāja savā dzīvē šo Dieva skaistumu, uz to arī norāda pāvests Leons 14. Tad, kad cilvēks lasa svētos rakstus, kad viņš atturēja visvētāko sakramentu, tad viņš atklāja Dieva skaistumu. Un no to arī runās aicinājumu, ka cilvēks grib vienkārši atbildēt Dievam jā, ar tādu vispilnīgāku sevis veltēšanos, kalpošanai, baznīcai, cilvēkiem un pašam Dievam. To mēs arī šodien lūdzam, lai Dievs silta, jo īpaši no mūsu tautas, no mūsu ģimenēm, šos svātus, jaunus un arī tādus noturīgus aicinājumus. Āmen. Un tagad visi kopīgi apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītājam. Es ticu vienam Kungam Jēzu Kristu, dzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem, no Tava dzimtenotam, Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patīsam Dievam no patīsa Dieva, dzimtenotam kā radītam, kuram tekoša doba, kas Tavam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemīsojis ar svātu garu, no jaunavas Marijas, un klīvis cilvēks. Kristāsis par mums Poncija Pilāta laikā, cīnīts un apēdīts, trešajā dienā augšām cēlīs, kai pravītots rakstos, uzkodīs debesīs, sēd pie Tava labos rokas, un atkal gudībā atklāstīs un dzīvus un mirušus, un jo valdīšanai nebūs gala. Es ticu svētajam koram, Kungam un dzīvinotojam, kas no Tava un Tava īsi, kas ar Tavu un Tavu tik līnaidīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es ticu vienai svētai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu mīlu kristību
Šodien piesaucot labā padoma motes aizbildniecību, uzticēsim Dievam lūgšanas par šo pasauli, par Svēto baznīcu un arī par mūsu pašu vajadzībām. Vispirms lūgsim par Svēto baznīcu, lai Kristus labais gons vada un svietē tos kalpojumu. Labdienījis mūsu uzklausī, lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem garīdzniekiem, lai viņi sekoja Kristum, labajam gonam un godoja par savu gonam pulku ar patīsam rūpēm un mīlestību. labdienījis mūsu uzklausī, Lūgsim par ikvienu vītu pasaulī, kur valda kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu, lai Dievs aptur kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja visas ļaunuma cierstos brīvces. labdienījis mūsu uzklausī, Šodien labā gona svadīne lūgsim par jauniem, noturīgiem aicinājumiem uz prīsterību un Dievam velteitu dzīvi. labdienījis mūsu uzklausī, Lūgsim par visiem, kas svētceļoja uz pasīnes sanktuāriju, lai Dievs bagotīgi svietēja un dovoja nepieciešamo žēlastības. labdienījis mūsu uzklausī, Šodien lūgsim visus svētceļniekus nodomos, Radio Marija un Latgales radio klausētoju nodomos, lai caur laba padoma motes patvērumu cilvēki saņem nepieciešamo. labdienījis mūsu uzklausī, Lūgsim, lai Kungs Dievs bagotīgi aizmaksāja visiem pasīnes draudzes labdarījumam. labdienījis mūsu uzklausī, Lūgsim par mūžībā aizgojušiem tīvīniekiem, broļiem, mosām, draudzes locekļiem, gorīgos kortes cilvēkiem, par mirušo Juliānu, lai Kungs jūs uzņem dabasu mājokļus, kuri sagatavoti tiem, kas mīļoja Dievu. labdienījis mūsu uzklausī, Uzklausī mūs, žēlsirdīgais Dievs, caur laba padoma motes aizbildniecību. Pieņem visus mūsu lūgšanas un nodomus, kur šodien šajā sanktuārijā nesam pie Tava autora, piesaucot Tavu labvēlību un žēlsirdību, caur Kristu mūsu Kungu. Tagad turpinājam svēto misiju. Thank you.
Kristus pestītājs, kad šeit dzīves ir klāt, kā viņš solīja vēl uz zemes. Pie jums vienmēr palikšu, būšu klāt, jums maize mīnais klāt. Ņemiet miesu šo, ņemiet asinīs, maize šis ir mūsu kungs. Ņemiet miesu šo, ņemiet asinīs, maize šis ir mūsu kungs. Lūdzieties, broļi un mūs, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri. Un es tevi lūdzam, dod mums vienmēr priecoties par šiem ļaudīm un uzlabumiem, lai pēstēšana žēlastības namītēgo darbībā ir mums mūžēgos liksmēbas olots caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Un ar tavu garu. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pasateisimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiši, zinīgi un taisnīgi, pareizi un pēstēšanu nāsuši. Tevi, Kungs, atzīt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt Tevi šīmā laikā, kad Kristus ir upurāts, kā mūsu Paschā. Jis no jauna vecu atjaunoja grīdušu pasaulī un visu radību, un mūsu dzīvībā jīmā otkon atgīvā pilnību. Tādēļ, kad pasaulē piesapildās ar ļaudīnu brīku, visā zeme gavilē, un dabasu spēki un eņģeļu pūki, dzītavas gudējās himnu, namidēgi saucot. Kungs, Tu esi patiešs vārds,
ikviena svētuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētāšo dāvanas ar tava gara spēku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad Jis labprātīgi sevi atsadeva cīšanu, Jis paņēma maizi un tev pasateikdamies, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veidā pēc vakariņām Jis paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdamies deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdošanai. Dariet to manai piemiņai. Ticības noslēpumus. Mēs tiesāsim tavu nāvikus un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminot jo novie un augšām celšanos, upurējam tev, Kungs, dzīvības maizi un pestīšanai bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stāvēt tavā brīškā un tev kalpot. Pasamīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svēto gara, sapulcinot un vienot. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskupu Joni un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerību uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jiem skatīt tavā vaiga gaismu. Apsažāloji par mums visiem tevi lūdzām, un dāvāj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jos līga vainu, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jaunībā, tev divam visvarenajam Tēvam, svēto garā vienībā, ir viss gods un slava visos mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, kā arī virs zemes. Mūsu
Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dāvāj mieru mūsu dīnos, lai Tava žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grauka un pasargāti no jebkaida namīra, gaidot svētīgo cerības piesipildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Jo Tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstāju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu graukiem, bet uz savas baznīcas ticību, saskaņā savu gribu labvēlējis tai dāvāj mīru un vienību, kad dzīvo un valdī mūžu mūžos. Amen. Kunga mīras, lai ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram mīrā un izlīguma zīmi. Lūk, Dieva jārus, kas nu ceļ pasaules graukus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cīnījis, Tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, mana dvēsele kļūs vesela. Kristus mēs pasaka mani mūžīgai dzīvei. Asinis, lai mūžīgā tevi
Augšām ceļīs ir labais ganas, kas savu dzīvību atdeva par savam būškam un labprotīgi numura par savu ganam pulku. Alleluja! Lūksimies! Dievs, labais gans, labvēlīgi vadi savu ganam pulku un ieved mūžīgajos ganībos avīs, kuras esi apiecis ar sava dāla dārgu asni, kad dzīvo un vadi mūžu mūžos. Tagad mēs piesausim kungu Dievu, lai Viņš stiprināja mūsu veselību, jo īpaši fizisku, lai stiprināja mūsu slimus, brūļus un mūsus. Tāpēc tagad ir tāds īpašs brīdis šim dievkalpojumam, kad mēs aizlūdzam par mūsu veselību. Tāpēc paļāvība tagad lūgsim kungu Jēzu, mūsu pestītoju, lai ar savu žēlastību izmīrināja mūsu slimus, brūļus un mūsus, un teiksim: Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brūļiem un mūsam. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brūļiem un mūsam. Kungs, Jēzu, tu noci pasaulē, kā mīsas un dvieseles orsts, lai dzīdinātu mūsu slimības. Kungs, palīdzi. Kungs, Jēzu, sopju vēris, tu uzņēmies mūsu cīšanas un vojības. Kungs, Jēzu, tu visā klivi līdzīgs brūļiem, lai parodītu viņiem savu žēlsirdību. Kungs, Jēzu, tu izjūti mīsas vojumu, lai atpestītu mūs no ļauna. Kungs, Jēzu, tu devi mums par moti Visvētāko jaunavu Mariju, kurā stāvot pie tava krista, bija vienota ar tevi cīšanos. Kungs, Jēzu, tu ilgojies, lai mēs savas cīšanas vienojam ar tavam cīšanām, baznīcas tavas mīsas labā. Kungs, mūsu Dievs, tu sūtīji pasaulī savu dālu, lai Viņš uzņemtos mūsu cīšanas un nestu mūsu sopes. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprināj šo slimnieku pacietību un cerību, lai pasateicoties tavai svētībai, Viņi uzveic savu vojumu un tavas palīdzības balstīti ir vasali mīsā un gorā, caur Kristu mūsu kungu. Tagad es katram uzliekšu rūkas, individuāli dušu svētību, arī aizlūkšu par jūsu veselību. Jūs varat nosamēstīt ceļu šeit uz ceļiņa, tie, kuriem kojas sop, stāvīt kojos. Jā, tad nav obligāti jāsamēt ceļos. Soku mēs īšu pa itū pusi, ja tad atpakaļ pa tū pusi. Dušu svētību. Ilgojas pēc tevis, Kungs,
Tavs maigums, karalīne, mūs visus drošināj. Tavs pordabiskais svātums, mīlestībām tevi nāj. Ak, svētādība mote, par mums tu, Jēzu, liels, lai mūs pasargīs sirdis, kas savas laimes silds. Kristus ticīgais klausīs, svādības veidā skaņas lods, baznīca tevi gaida. Kristus gorīgais lods, Kristus baznīcas svēto, mūžīgā turņu snīs. Cilvēks priekos un vārdos, Dievs tevi pīs. Namīru atstojais līkšņā, cerību div no manes, baznīca dabasu priekšnots, attīrīt veseles. Kristus baznīcas svēto, mūžīgā turņu snīs. Cilvēks priekos un vārdos, vienmēr uz tevi pīs. Lai jūsu svētī Dievs Tavs, amen. Lai jūsu dzīdinoja Dieva Dāvs, amen. Lai jūsu apgaismoja svētais gors, amen. Jūs visu šeit klotasošos, lai svētī visvarenais Dievs Tavs un Dāvs un svētais gors. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Sirsnīgs jums visiem paldies, pasateicos par jūsu klātbūtni. Tu kā šodien svētceļojat šajā kunga dīnā, pie pasīnes laba padoma motis, tiešām šeit, kā es jau sacīju, lūgtūs un sajūstūšu saikni starp mums kristīšiem, kā baznīca visā pasaulī. Tas labais gons mūsu pestētojs, lai jau būs vienmēr skan mūsu dzīvēm. Šodien jau īpaši gribu pasateikties dzīvotājiem, korim no Madonnas un iergelniekam Joņam. Es domāju, ka viņi nopelnējuši aplausus. Sirsnīgs jums paldies un lai Dievs aizmoksoja un palīdz jums tikpat skanīgi slavēt Dievu vēl daudzus gados un pasīne vienmēr gaidā. Šodien bija pirmo reizi, kad jūs oficiāli dzīvojat, bet es domāju, nebūs pēdējo. Ņemiet vērā, jā, un tad mēs priecosimies visi, kā šodien
tik labi mēs varam baudīt šo skaistumu, talantus un, kā es sacīju, Dieva klātbūtni. Diemžēl mūsu Pasīnes baznīcas viesturiskos iergeļus naskan nedarbojas uz doto breidi, bet ceram, ka nākotnē izdosies restaurēt, jo šogad mēs dabūjam finansējumu pirmajam posmam Pasīnes baznīcas iergeļu restaurācijai, jo arī šogad iergeļum ir 260 gadi. Arī ļoti viesturiskos šos iergeļus, oriģinālos, sakotnējos, un tāpēc arī vismaz lūgšanu šim projekta nodomā, lai mēs varētu tiešām kādu dienu dzirdēt, kā skan pēc daudziem gadiem, pēc tāda neliela pārtraukuma, jo iergeļus apmēram jau 30 gadu naskan baznīcā, mēs varētu dzirdēt to sakotnēju skanējumu, jo īcere ir šos iergeļus restaurēt tai, kā bija pašā sākumā, 18. gadsimtā. Tāpēc arī lūdzu jūsu lūgšanu šimā nodomā. Vēlreiz jums visiem paldies un gribu pateikt to, ka nākošo mēnesi, māja mēnesi, kas būs divmotes mēnesi, ļoti skaists mēnesis, kad mēs godinājam divmoti visos baznīcos. 26. datumā apsolēja atbraukt un novadīt svēto misi Reigas paļēkveiskups Andris Krāvalis. Tad nākošo reizi šeit veiskups Andris turēja svēto misi. Vismaz ir kaut kas namainījis, bet tā bija sarunots, un viņš arī apsolēja. Tāpēc mēs jau arī gaidīsim māja mēnesi 26. datumā. Tas, protams, būs darba diena, tas būs pīkdiena, bet kurim būs iespēja, tad aicinu jūs Pasīni nākošo reizi. Bet Pasīne arī katru svātdienu divkalpojums, svēto misi 12, tāpat kā šodien, un arī baznīca socot ar māja mēnesi, pašā sākumā būs jau vaļa katru dienu. Darba dienos no reida līdz vakaram 5, no 10 līdz 5 vakarā. Katru dienu vasaras laikā baznīca būs vaļā. Tāpēc arī iemīt vārā citiem pastostīt, ka var iebraukt, un šeit viss būs pieejams, un jo īpaši lūgšanai pirmam kārtam šeit baznīca apskatē, un lūgšanā pie tos freskas augšā, šai kopija, kas mums ir dūta kā žēlastība, kur arī pāvests vietēja pagājušā gadā, un lai mēs varētu tiešām lūgtīs un izjūšu saikni ar vispārēju baznīcu, arī ar to santuāriju, kas ir Itālija un Ženazano. Protams, arī tie augšo viesturisko Pasīnes Rūžu Kruņa karalīnes svētbilde arī ir ļoti vērtīga un žēlastības, kā es saka, plūst no tom lūgšanam, kas ir timā vītā augšā pie divmotes autorām. Siksnies jums visiem vēlreiz paldies, vai Dievs aizmaksājas vietēju ceļu atpakaļ uz sātu pēc lūgšanām, tad jūs varēsiet arī apskatīt, varbūt pasalūgties augšā, kuri nepaspēja, vai arī uzkopt muzejiņā. Tikai daudzi nevar uzreiz uzkopt, bet kādi 5, 7 cilvēki viena reize var uzkopt timā pusēti tos durvas, tur uz augšu kopnes, vai arī no augšas, no divmotes autora var aiziet uz to telpu, kur ir tāds neliels muzejs, kas ir veltīts Pasīnes baznīcas viesturei un arī Dominikāņu ordeņiem. Un tagad tradicionāli mēs visi kopīgi dzīdosim dzīsmi Dieva mote glāboj mūs. Christus
Un aizmirsu vēl pateikt, tur mums ir vīsu grāmatā aizmugurē, pie pošais ieejas. Tad arī lūdzu atstojiet savus piezīmes, kā esmu šodien šeit bijis, teic un teic. Un jo īpaši tie, kuri varbūt pirmo reizi šodien, tad tikai līdzību tam, ka cilvēki apmeklē šo svētvītu, un arī varbūt pēc daudziem gadiem mūsu bērni vai bērni izlasīs, ka kāds, jo tie vienīgiem šeit ir bijis, tāpēc nesakautrējieties droši, tur aizmugurē ir grāmata, pīvspalvas un arī divmotis atbildēti varat paņemt laba padoma preskas kopijas atbildi un arī pasīnes Rūža Gruņa karalīnes, tad arī droši. Kristus ir augšām cēlījis.